Tā, mēs esam vakar ieradušies Puketā. Puketas dienvidu pusē. Mēs tur neplānojam doties uz tām populārajām pludmalēm, jo mēs esam ar bērnu. Līdz to mēs meklējām tādu bišķiņu mazāku pilsētiņu, kur ir mazāk bišķiņu turisms, bet, protams, kā jau te ierasti, jau visi viņiem ekonomika izstāsta uz turismu ir balstīti, līdz to, turisti jau visur ir. Ievēroju, ka ļoti daudz krievu turisti. Nē, mēs laikam uz Eiropu viņi tēt netiek viegli. Viņi visi brauc šajien, iespējams, ka atpūsties. Viss tas sarakstīts krievu valodā. Tā. Tagad mēs ejam meklēt kaut kur paēst. Lec zemē. Snāk, pirmo dienas daļu pavadījām pludmalē. Mēģinājām būt ļoti uzmanīgi, lai neapdegtu, bet saule ļoti intensīva. Starp citu, klimats ir bišķiņ patīkamāks nekā Bankokā. Par kaut kādiem pāris grādiem vēsāk ir, kaut kādi 29, 30. Te ir vējš. Te ir vējš, un tas ir galvenais plus Bankokā, ja tur pieeja, un tu vienkārši svīsti no tā, ka tur ir bezgaiss un karstums, bezvējš. Tad šeit tāds vējš, un karstums varētu būt, ka nav tik traks, bet tas bezvējš dod ļoti patīkamu. Klimats ir viennozīmīgi patīkamāks. Kā māku tā brauc, saucās. Bratie. Savāda manējot. Tur ir kārtīgi. Un ļauj, lai viņš saņem. Nelaid vaļā, kamēr viņš nav saņēmis kārtīgi, ja? Tur ir? Jā, You can do help to me. Grand Maid'i yaklaşalım ya. Bence Grand Maid'i sever. Zinkārīgi. We are going to I just think we have the team. คนภาคถ่ายรูปจะได้ไปถ่ายเสร็จมันก็นั่งคุยต่ออีกแกก็ฟังมันคุยมันไม่ได้ถ่ายบิ๊กแบง Giant balls. มันเหมือนไม่กล้าจับ Nē. Jā. Tas ir. Pēc tieši nekā. Mēs tagad braucam jaunā ekskursijā, kur mēs brauksim uz 3 salām, brauksim ar kuģīti, un tā būs visas dienas ekskursija. Tāpēc mēs esam pilnībā sagatavojušies tam, mēs esam garos kreklos, jo tieši tā ir jābrauc ar kuģīti uz salām visu dienu saulē, lai mēs nebūtu pilnīga
pilnīgā vēzītī. Ralf, ko tu sagaidi no šodienas ekskursijas? Es gribu skatīt zivtiņas. Zivtiņas, tur būs ļoti daudz zivtiņas, mēs varēsim ar viņiem peldēt kopā. Gan snorkelēt, gan arī mēs varēsim pie paša krasta sēdēt ūdenī un skatīties, kā zivtiņas peld pie mums. Es gribu notelt viņus. Noķert viņas. Mēs neķersim zivtiņas, bet skatīsimies. Ko tu gribi redzēt šodien? I want to catch a fish and look in the mouth. And look in the mouth, To see what's in there. in fish's mouth. Yeah. And the fish mouth. Mēs tagad esam atbraukuši uz ostu, no kuras mums ies ekskursija uz 3 tuvējām salām. Esam izvēlējušies ekskursiju, kas nebūtu pārāk gara, tāla, lai Ralfam būtu ērtāk. Pagaidām šeit izstāsts riktīgi forši, jo bustiņš mums bija riktīgi kruts. Ar ādas krēsliem, ar tām automātiskajām durvīm, kas aizverās. Vienmēr cikot viņš izties diezgan jauns tas bustiņš, kaut gan mēs par ekskursiju samaksājām salīdzinoši maz. Un mums piedāvāja 50% atlaidi, tāpēc mūsu tādas ekspektācijas no šīs ekskursijas bija diezgan zemes. Latiņi bija diezgan zemi, jo mēs gaidījām kaut kādu sagribējušu bustiņu un sagribējušas laivas, bet tās speedboat ātrlaivas, kuras mēs redzam fonā, izskatās diezgan iespaidīgi, izskatās ļoti, ļoti smuki. Es domāju, ka mums būs ļoti forša ekskursija īstenībā šodien. Un vēl pacīti. Es domāju, ka bija tur. Jā, bet es biju tepatās. Ļoti skaisti izstāst. Mēs esam atbraukuši uz pašu galveno Puketu, Puketas pilsētu. Tas ir lielākā šeit, principā šeit lielākais arī dzīvo vietēji iedzīvotāji. Turisti izskatījās, ka gana maz, jo viss piedāvājums, kas bija uz ielām redzams, bija lielākais tendēts vietējiem iedzīvotājiem. Visi tie dzērieni, ko mums pārdod turistiem, tur bija 40 līdz 60 naudiņām, šeit maksāja 15 līdz 20. Un tā arī mūsu busiņi. Vēl mums jāgaida vēl dažas ir, laikam vēl daži busiņi. Un tad pēc kaut kādas stundas aptuveni mēs braucam jūriņā. Jā, tu esi gan. Skaties, kāda mums smuka pludmale ir. Šeit mums ir snorkelēšanas vieta, kur šodien ir baigie viļņi. Neviens nesnorkelē. Tepat ir plauvieta, pat ir jetski vieta un tepat ir laiva vieta. Un te ir saguris tētis, samiegojies. Izskatās, ka šodien tikai mammai ir labs garstāvoklis. Vienāl! Burkšķi! Mēs tagad esam atbraukuši uz vienu no tuvajām saliņām, kas saucās Konai. Mēs kopā esam 3 salu ekskursijā devušies, un šī ir sala, kur īstenībā mums ir jāpavada visvairāk laiks. Man liekas, kopā kaut kādas 4 stundas. Jāsaka, ka bija viens periods, kad uz salas nebija neviens, likās, ka šī sala pieder tikai mums, un mēs esam vienīgie. Kas bija diezgan patīkami, jo var vienkārši atpūsties, var pagulēt. Baigi daudz peldēties nesanāk, tāpēc, ka baigie viļņi šodien. Bet tagad, pirms burtiski minūtēm 20, sabrauta baigi daudz dažādas laivas un kuturīši un cilvēki īstenībā. Un tagad cilvēki te ir tā, ka viņi muģ vien. Tagad te ir busy. Tā tad man izskatās.
katrai tūrei ir galvenais gids, kas nodrošina savai grupai, lai ir bezmaksas dzērieni, bezmaksas ūdens, bezmaksas peps un ananās un arbūzi. Un pusdienas mums ir iekļauts. Tagad te ir pilns ar dažādu lieluma kuģīšiem. Īstenībā šī pludmale ir diezgan akmeņaina un ļoti stāvs krasts un ātri paliek dziļš. Un tā kā šodien ir diezgan liels vējš, tad arī viļņi ir ļoti spēcīgi, ļoti grūti vispār papeldēt. Burtiski 3 metri no krasta un jau ir ūdens līdz padusēm. Ar Ralfu kopā vispār baigi grūti, jo stiprs vējš, lieli viļņi. Ralfs kaut kur spēlējās pa to ūdeni. Grūti noturēt. Bet tā šeit ir ļoti skaisti ūdens pasakaini. Skaists. Tirkīs zilā krāsā. Te uz salas arī dažas kafejnīcas, kuras tām visas dienas tūrēm, kas te pavada ilgāku laiku, uztais arī pusdienas. Īstenībā pusdienas bija tīri ok. Es neteiktu, ka viņas būtu negaršīgas, vienkārši mēs bijām ļoti izsalkuši, tāpēc likās diezgan ok. Te ir arī tās kafejnīcas. Nevarētu teikt, ka tur kaut ko var baigi pasūtīt, jo tās ēdienu kartes īstenībā aprobežojās tīri ar dzērieniem par dubultu cenu nekā var nopirkt citur. Gandrīz dubultu cenu. Bet tad, kad tas atbrauc pilns cilvēkiem, īstenībā pieprasījums pēc tiem dzērieniem ir tāds, ka riktīgi ļoti uz urā iet tas viss. Tā šeit izskatās Kainai Island saucās. Īstenībā varēja redzēt, tad, kad tajā brīdī, kad sāka braukt kuģīši šejieni, visi vietējie, kas te strādā, arī sarosījās. Leca kājās, kārtoja visus gultus, tās sauļošanās gultiņas, lai tikai visas būtu ānā, lai uzreiz var notirgot gan gultiņu, gan dzērienu, gan visu. Un tā brīdī, kad nebija tie kuģīši atbraukuši pirms tam, kad mēs bijām aptuveni kaut kādas, nezinu, nepilnu 10 cilvēku grupu mēs esam. Tad visi vietējie darbinieki šeit vienkārši gulēja malās, es te visu izsteigāju, neviens negribēja neko man stāstīt, nevienam neko nevajadzēja, neviens neko nepiedāvāja. Tagad te viss notiek. Šos ir daudz kaķāni. Zinu, kāpēc. Kā šeit izskatās. Īstenībā lielākajai daļai kaķīšu taizemē ir kaut kādas veselības problēmas. Viņi neizskatās diezko veselīgi. Tas būtu viens. Otrs ir tas, ka viņiem lielākais ir problēmas ar astēm. Arī viņas ir salauztas, vai arī viņas vienkārši nav. Kur mēs esam? Labi. Mēs esam labi. Mēs esam klāt, mēs esam Samuja lidostā. Mēs esam tikko ielidojuši, mums tagad ir jāizdomā, kā mēs varam tikt līdz ostai. Attālums nav tāls, 15 minūtes ar kādu transportu tikai jāatrod, kur ir tas transports, kas brauc uz turieni, kas nenoplēsīs ārma laiku. Ar kaut ko ātru, es pilnīgi piekrītu tev, Ralf. Mums jāsaka, kaut kā brauc uz turieni. Mēs? Jā. Kur mēs esam atbraukuši, Alcīt? Atlaugā. Mēs esam atbraukuši uz kuģīti? Mēs tagad esam atbraukuši uz ostu, no kuras mums ies kuģītis uz Kotēla salu. Mēs esam šobrīd Kosamuji salā. Pagaidām pirmie iespēja ir ļoti forši, jo vismaz satiksme uz
Satiksme uz ielām ir daudz foršāka, daudz mierīgāka, daudz čilīgāka. Tur nav tas trakais skrējiens, kas bija Puketā. Un, īstenībā turistu ir daudz, bet vismaz uz ielām transporta ziņā to nepamanīja. Šobrīd mēs esam ostā, gaidām kuģīti. Esam beidzot tikuši skaidrībā ar biļetēm un bookingu. Jūs pasūtīja biļetes mēnesi atpakaļ. Un tagad, kad man jāiet arī uz check-in, viņi pasaka, mēs tev bookingu vispār neredzam. Bet kopā uz kuģīšu būs 400 cilvēki, tāpēc diez kas nav, jo tev nav vietas uz viņa. Ejam vēl apsīties, kas te apkārt ir. Kas mums te ir? Tas tā viens kuģītis. Tas laikam arī būs mūsējās īstenībā. Tas skaitās ātru gaitas katamarāns patiesībā. Cilvēki jāstāv rindā īstenībā. Mēs vēl nestāvam rindā. Mēs esam ļoti pusē. Jā, apmēr. Ralfī, skrien mēs ejam. Mēs ejam uz kuģītī. Taksis mums tikko izlaida, tagad mēs ejam. Višķiņ apgāž čemdā. Ejam meklēt, kur ir mūsu check-ins. Šeit mēs esam nonākuši džungļos, un šajos džungļos šī ir mūsu viesnīca īstenībā. Tas sastāv no daudz dažādām mājiņām. Mums tagad jāatrod, kur tieši ir check-ins. Ir apcīt. Ej, priekš.
šeit ir labākais exchange rates eiro uz šīs salas. Tas ir 35,7. Tas, kur vakar tie mainīja, bija 35,2. Tas ir 35,7. Tas viņi pārdod eiro 42. Šīs skvērs, kur neizdevīgs. Jā. Tad, respektīvi, jebkuram, kurš vēlās brauc uz šo salu, vai uz jebkuru no šīm salām, nauda jāmaina ir Bankokā. Nauda viennozīmīgi izdevīgāk ir mainīt Bankokā, bet nevis lidostā, bet uz ielas. Viņu nesamaina Pa pilsētā, pašā pilsētā. Sliktākajā gadījumā var samainīt Puketā arī uz ielas. Tur vēl bija bišķi zemāks. Bet tagad ir off-seasons Puketā, līdz ar to nevar paļauties. Bankokā ir jāmaina. Bankokā uz ielas, jo, jā. ja būs sezona Puketā arī, tur reitings būs pavisam cits. Jā. Tātad, kas mums izrādās? Mēs esam uz Kotao salas. Un Kotao salā ir sezona šobrīd. Nav nekāda lietu sezona. Ja Puketā ir lietu sezona, Bankokā ir lietu sezona, uz ziemeļos šobrīd darīt nav ko. Visi brauc uz šejienu izrādās. Turistu kontingents ir pavisam cits nekā Puketā. Ja Puketā lielākoties tur bija krievi un ķīnieši, tad šeit ir ļoti daudz austrāliešu un eiropieši. Pavisam cits kontingents. Un, nevar salīdzināt ar Puketu. Tas ir pavisam cits klimats, kaut vai cik te bija, 40 minūšu lidojums, bet cits klimats, cita atmosfēra pavisam un citi turisti, cits kontingents. Satiksme joprojām ir traka, gājai pārēj pilnīgi neviena, kā gribi tā ej. Šī sala ir populāra tieši ar snorkelēšanas vietām un niršanas vietām. Tad rītdien mums ir plāns braukt uz snorkelēšanas ekskursiju, bet mēs ņemsim pusdienas ekskursiju, jo pēc Puketas visas dienas ceļojuma mums ir tāda mācība, ka uz visu dienu nav ko braukt, kur nav ko darīt visu dienu. Diezgan garlaicīgi, līdz to brauksim uz pusdienu. Skatīsimies, kā te ir. Diemžēl licenci uz niršanu man nesnāks dabūt, jo tieši pēdējā dienā pirmajā dienā, kad atlidoju šeit, dabūju iesnas. Ar iesnām nirt nedrīkst. Centīšos izārstēt šo, lai vismaz varētu kā introductional diving. Bet skatīsimies, kā mums ies. Tad šī sala ir principā skūteru paradīze. Te viņi arī visi ar skūteriem vizinās. Protams, ka vietējie, cik saprotu, bez jebkādām tiesībām, viņiem tas nav svarīgi. Īstenībā neesmu redzējis arī nevienu policistu. Bet, ja kāds brauc uz šo salu, vai arī tajā pašā laikā, man liekas, tas pa visu Taizemi tā ir, un vēlās paņemt skūteri, jābūt ļoti uzmanīgiem, jo principā viņi, kā mums stāstīja, nepelna uz īri, uz to nomu, bet gan uz to, ka viņi piesiesies par katru skrāpējumu. Tāpēc, ja ņem skūteri, labāk viņa klātbūtnē pāriet visām mazākajām skrambām cauri, parādīt viņam, ja nē, var nākties beigās pašam maksāt par to visu. Un tur vairs nebūs tā īres renta cena, tur būs jau pavisam cita. Līdz tajā būt ar šito uzmanīgiem. Ir vēl viena starpība starp salām. Ja Puketā tu ej un tad tev ir austa aiz rokām visu laiku un kaut ko piedāvā un kaut ko grib tev pārdot, tad šeit tā nav. Šeit arī ekskursijas visur uz ielas var nopirkt visu, bet neviens tev neskrien pakaļ. Ja tu gribi, tu aizej, paņem. Un ja tev nepatīk, ka tev ir austa, kā tas notiek kaut kādā Turcijā vai Grieķijā vai Ēģiptē, jebkur citur, tad šī ir ideāla sala, jo neviens tevi neraustīs. Zini, kas man vislabāk patika vakardien tajā aptiekā? Kad tu pajautāji viņai, vai viņi prot runāt angliski, viņi saka, jā, viņi prot runāt angliski, un saprot, ka viņi neprot runāt angliski. Viņi tikai kaut ko saprot, ko tu saki, bet viņi nevar neko daudz atbildēt. Bet tas skaitās, ka viņi prot runāt angliski. Tāpat kā mūsu viesnīcā.
Jā, te ar angļu valodu grūti tikt cauri. Reception saka, ka mums ir dažas, tā kā issues. Tā kā kaut kādas, problēmas, principā. Viņi skatās apkārt, issues. What is this issues? Var nepasaka, ka tās ir problēmas. Pilnīgi cita lieta. Mēs esam klāt. Man liekas, varēja drusku apgriezt šos zaļumus, jo šis te, piemēram, ir ass. Jā. Viņam tā augšiņa ir asa. Tātad atceramies, jāiet iekšā ļoti, ļoti ātri, lai neielido odi. Cik vien ātri var iet iekšā. Hop, 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 hop! Ralf, kā tev patīk kuģītis? Te var iet ūdenī, mēs tik vairs tiksim. Vēl vienu pakāpienu. Very good. Tagad es tev jaucu širo tagad, te. Vai? Stingrāk tev vajag šitā. Good. Tagad noliec galvas pie ūdens. Cover with your lips. Ralf, kā tev patika? Labi. Ir superlaid? Vai vajag? Tas ir superlaid.
Viņi izskatījās diezgan šokēti, mūs redzot. Atpazina, jā. Ļoti maza sala, visi viens otru zina. Galvenais ir vērts pieminēt, ka šī ir šīs salas galvenā iela, Main Street. Šā nav gājēja iela, šī ir Main Street. Var saulīti skatīties. Un uz salu var skatīties. Un uz kuģīšiem, vai ne? Ēdam uz saulītājs. Jā, un uz masāžu to. Šā ir īsta laiva? Jā, nē. Jā un nē? Nē, tikai nē. Nav īstā? Nav. Kāpēc viņa nav īstā? Tur nav ātras, tur neejamos ātrāk. Viņa nebūs tik ātra, kā tu gribēji, ja? Viņa saucās speedboat, bet neizskatās pēc speedboat, ne? Es domāju, ka mēs braucot varēsim redzēt, cik ātri viņi ir, vai ne? Ralf, pastāsti, mums tikko bija jauns atklājums, ka tā laiva, uz kuru mēs stāvējām rindā, uz kuru mēs skatījāmies, kura te vislielākā, izrādās, ka nav īstā laiva. Vai ne, Ralf? Mums patiesībā būs cita laiva, mums tas reāli speedboat būs. Es domāju, ka būs ļoti jautrs brauciens, pusotras stundas garumā. Man liekas, viņš ir mazāk stunda 15. Nē, pusotras stunda 7. Mēs izbrauksim, 9. būsim Koh Samui. Varētu būt ļoti interesanti. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem paliks slikti, tāpēc kā ārā ir bišķiņi vilnīši jūrā. Es saprotu, ka ir baigais vējš, bet viļņi ir, un es domāju, ka viņi diezgan šūpos. Es izdzeru savu zēles. Vēls arī izdzeru savu zēles. Tātad mums ir šī laiva. Tu jau esi pilnībā iemācījies pats piesprādzēties, vai ne, Ralf? Tu esi gatavs. Varbūt viņiem būs bērni vispār.
Mēs esam veiksmīgi atbraukuši uz Kosamui ar speedboat no rīta. Labā ziņa tā, ka nevienam pa ceļam slikti nepalika, lai gan bija nereāli viļņi pa ceļam īstenībā, un bija vētra, un bija lietus, un bija viss kaut kas, bet nevienam slikti nepalika, vai ne? Tas bija ūdens. Tas bija ūdens lietu. Tas bija ūdens, jā? Jā, tikai ūdens. Šeit mums gaidīs taksists. Forši, ka ir tā, ka var tā visu noorganizēt, vai ne? Arī, kur ir mūsu taksists. Šeit ir pēc reklāma, bija logā, skatlogā šeit pēc 2 gramus marihuānu, 3 gramu saņems bez maksas. Es domāju, ka ļoti laba akcija. Šitā ir pirmā sala, kur var redzēt cenas marihuānai, jo uz Kotau, kad mēs bijām, man liekas, tur bija ārkārtīgi daudz marihuānas, tās tirgošanas vietas, bet nekur nav izliktas cenas, ja tev uz Kosamui, kad mēs braucam ar taksi. Skatlogos ir saliktas cenas un akcijas un vēl viss kaut kas. Bija cena 190 bāti par gramu, kas ir nepilni 5 eiro. Un nākamajā vietā bija pēc 2 gramus un 3 bez maksas. Tas ir labāk darījums nekā Kotau šķiet happy hour piedāvājumi. Happy hour lielākajā daļā vietu bija konkrētus kokteļus pa nosacītu lētāku cenu var nopirkt. Problēma gan viņiem tā ir, ka viņi tos kokteļus pirmkārt neprot taisīt, un līdz ar to viņi piešāja visam šņabi klāt. Viņam liekas, ka ir baigi labi, tikai krāsiņi atšķirās, ka turistiem baigi garšo. Savukārt mūsu viesnīca bija pirmā vieta, kur bija normāla akcija, ka happy hours arī nozīmē, ka tu nopērc vienu no otras bez maksas. Tiesas, mēs nereiz nepaspējam uz happy hour, mēs vienmēr bijām kaut kur projām. Tā mēs arī neizmēģinājām to happy hour, bet mēs pamēģinājām kokteļus viesnīcā. Lido lidmašīna. Protams, viņi ielaidās. Pītī, kad es izslēdzu vienkārši. Jā. Viņi ielaidās. Smukādiem. Mēs esam ļoti ātri tikuši cauri Kosamui lidostas security check-inam. Tur principā bija tā, ka vienkārši jāapstāv 3 minūtes uz vietas, kamēr ekrānā parādās, vai tava soma, lielā soma, check-in bagāžu paņemt uz pārbaudu, vai nav paņemts pārbaudu. 3 minūtes pagaidi un ej tālāk. Viss tavs, es tās securities. Tedī, pagaidi. Un šī te gājēja iela, kuras tagad esmu, principā ir tax-free zona Kosamui lidostā. Visa šī te gājēja iela, kas man te ir fonā. Vesela iela tā ir. Visām palmām un visu. Šādi izskatās tax-free zona. Lidostas paziņojumiem. May I have your attention, please? Bangkok Airways flight PG124. PG124 bound for Bangkok Suvarnabhumi Airport at 10:05. We will close for check-in in 5 minutes. We will close for check-in in 5 minutes. For passengers who have reservation on this flight and wish to boarding pass, please contact our service number 12. Thank you. Un kur ir norādīts, ka, piemēram, ja iešana uz gaitiem, uz domestic gaitiem prasīs 2 minūtes. Uz international 4 minūtes. Un šis ir tax-free zona, vai vismaz vienkārši iepirkšanās zona. Kāpēc ne? Iela. Iepirkšanās iela. Tātad mēs tagad esam Kosamui lidostas uzgaidāmajā telpā, gaidām savu lidojumu pie geita. Ir principā tāpatās. Tur aiz tās puķis ārā var redzēt, tur logu nav, tur svaigs gaiss, un turpat arī nolaižās lidmašīnas. Principā mēs esam pie sprēceļa. Tu patīk savu tavusiņš? Jā. Tas mums aizvedīs uz lidmašīnu? Jā. Kā ne? Es zinu. Zini? Ko tad es tā? Tepat arī ir sprēceļš.
Starfish. Skrejt ceļš. Smuks skats. Tas ir no Radisson Blu Hotel numuriņa. It kā apmācies, bet nu nereāls sutīgs, nu nereāli. Karstums ir tāpat, ir apmācies, nav apmācies. Īstenībā pēdējās dienās te priecājamies par to, ka tā saule nav tik tā kā spilgta visu laiku, nespīd visu laiku virsū. Pretējā gadījumā tā, ka, nu, grūti izturēt to karstumu un to sauli nogurdina ļoti. Pastāst, ko tas nopirkusi? Pagri neaiztiec ar rokām, tāpēc ir cimds. Tas ir ļoti smirdīgs auglis, durians. Tāpēc dod līdzi cimdus, lai tu viņam nepieskartos un tev visu pēc tam nesmirdētu. Man prasīja, kādu es gribu, vai es gribu saldu vai negribu saldu. Protams, ka es gribu saldu. Viņš teica, ka šis būs salds durians. Mēs viņu tagad pagaršosim. Es nevaru iedomāties, kā viņš garāk garšo. Man jāuzsmas. Vēl abus cimdus. Viesnīcā mums var uzlikt sodu, ja sajutīs, ka mēs esam ēduši durienu istabiņā. Par to, ka smird vienu, tad durienu var uzlikt sodu. Kad sabrāl? Nu, zini, tās Oļega Kikijas apūšās zivis smirdēja daudz vairāk nekā šis. Tās zivis smirdēja tā, ka 3 mājas tālāk tā justu. Šitam tā nav. Man laikam nepatīk tā tekstūra. Dievi ar āfam pagaršo. Jā, pagaršosi? Nē. Skaties, tur vēl tev. Vietējie viņu reāli arī pērk. Nē, sapūšās zivis bija daudz trakākas. Šitam tu pagaidi, Raul, pagaidi. Šitam vienkārši ir tāds... Tu nevar izskatīt, pagaršot to. Tas nav ne tuvu tas, kas tās sapūšās zivis no Somijas, ne tuvu. Bet viņam ir tāda tekstūra, viņš ir tā kā... Pļura. Iekšā tāda pļura, jā. Un tad mutē paliek tāda smaka, tāda ļoti smaga smaka. Viņš pa vidu paliek garšīgāks. Es nemēģinātu vairāk, es pamēģināju. Kas viņam vidū ir? Kaut kāds kauliņš? Skaties. Sēkliņa. Kaut kāda sēkla priekšā brūna. Kāds viņš arī ir? Tas ir vēl. Tu arī gribi? Tu arī gribi? Skaties. Jā, jāra. Saldējumi. Es nevarētu teikt, ka viņš ir negaršīgs. Viņš vienkārši tā smaka paliek mutē. Vēl ko smaku.